Čau, draugi, jūs Tropu Studio kanālā, un mums būs ļoti interesants video par ļoti retu mašīnu. Tas ir Mitsubishi Lancers Evolution. Tā ir evolūcija, tas ir Evo, un tie, kas nesaprot no Mitsubishi, tad ir tā kā BMW parastie un ir M-kas, un tas ir šis gadījums. Tas nevis ir parasts Mitsubishi, bet tas ir riktīgi krūtais, biezais, ātrais ar lielo motoru. Tas nebūs detailing video mums, kaut vai es sākumā domāju, ka tas būs detailing video, bet izrādījās to, ka tas darba apjoms ir daudz lielāks un nopietnāks nekā mums visiem sākumā likās. Un mēs nezinājām, kāds būs darba apjoms, jo man uzrakstīja manējais mīļais klients, kas dzīvo Rīgā, diemžēl. Ir laiks pārākties jau uz Liepāju visiem, bet ne par to ir stāsts. Viņš man uzrakstīja to, ka viņam ir Mitsubishi, un mēs viņam jau taisījām sarkano X-u. Varbūt kāds redzēs par to video, jūs varat apskatīt šeit. Un viņš uzraksta to, ka tur čau, Robi, man ir reku šitās Mitsubishi, es viņu gribu sataisīt tāpat pa krūto, tā ka mēs izdarījām ar X-u, to, ka viņš atbrauc, mēs izsecinām, ko tur vajag sadarīt, lai viņš būtu smuks. Un tad mēs to izdarām, un gan mēs esam laimīgi, ka ir smuka mašīna, gan klients laimīgs, ka ir viņam smuka mašīna, un tādā garā. Bet tad, kad mēs sākumā runājām, gāja runa tur par kaut kādām pulēšanām, ķīmiskām, nokrāsot tur priekšējo bumperu un tādas lietas, bet tad, kad tas Mitsubishi pie mums atbrauc, tad mēs secinājām, ka tur vispār viss ir ļoti slikti un to, ka tur nepietiks tikai ar pulēšanu, ka tas viss ir daudz nopietnāk. Mēs sapratām jau sākumā to, ka tas auto ir krāsots, viņš ir krāsots nekvalitatīvi, ļoti nekvalitatīvi. Tur, pieņemsim, ja mēs runājam par pašu krāsojumu, tā krāsa bija neoriģinālā krāsā, viņa bija nopietni toni gaišāk nekā tam vajadzētu būt. Laks struktūra, nezinu, vai visu to sapratīs, bet cilvēku valodā runājot, tur bija tāds mandarīns. Visi zina, man liekas, kas ir mandarīns, tad tur bija diezgan nopietns mandarīns. Un sākumā gāja runa par to, ka es tur varbūt varu ar to mandarīnu kaut kā cīnīties, noslīpēt, to visu sapulēt, bet tad mēs redzējām, ka vietām jau tur lobās krāsnos, bumpers, par kur es tikko minēju, viņš ir tur sasists, aizmugurējis, bumpers jau tur ir ar kaut kādām plaisām. Un klients teica to, ka, Robi, es gribu tā, lai ir pa smuko. Un es viņu sadzirdēju, un es vienkārši izsecināju to, ka es tur varu censties kaut ko cīnīties ar to, kas ir, un mēģināt izspiest pašu labāko, ko var no tā, vai nu klientam, piemēram, ir uz ilgāku laiku jāatstāv mums mašīnu, un tad mēs jau vienkārši nevis cīnāmies ar to, kas ir, bet bliežam visu nost un taisam kaut ko pavisam jaunu. Un mēs visi kopīgi padomājām un izlēmām, ka tas būs vislabākais variants, jo klients domā to auto atstāt sev, turpināt ar viņu braukt. Tad mēs secinājām, ka ar pulēšanām to visu tā kā neizlabos, ir jātais auto pārkrāsošana. Mēs nevaram to nosaukt par pilnīgu restaurāciju, jo nebija tā, ka mēs tur pilnībā visu restaurējām. Tā nebija. Mēs kopumā sataisījām smukāku virsbūvi, noslīpējām virsbūves detaļas, kas ir tās tur dūrs, bumpers, pārni un tā tālāk. Kaut kādu jumtu mēs neaiztikām, jo tas ir plasmas jumts oriģināli. Mēs motoru telpā nokrāsojām vietas, kuras bija redzams. Jo tā krāsa, kas jau tur stāvēja pirms tam, viņa bija nopietni toni gaišāk. Un tas jau minēja, ka auto bija pārkrāsots un vajadzēja viņam dabūt smuku krāsojumu ar tādu krāsu, kādai patiesībā jābūt. Oriģinālā krāsa bija nopietni toni tumšāka. Viņš bija tāds dīvaini gaišs zils. Tādas krāsas kods nemaz netika piedāvāts tam modelim. Un tad jau pēc tam mēs viņam iedavām tādu riktīgi sulīgu, to tumšu zilo krāsu, un viņa tā kā tāda BMW krāsa man atgādināja, jo viņa bija tāda tumšāka, sportiskāka, sulīgāka, un viss tās krāsojums, protams, ka bija pēc tam daudz labāks. Kopumā mēs sākām ar to, ka nokrāsojām bremžu supports Mitsubishi, jo tā, ka viņš pie mums atbrauc, tur bija supporti tā kā sarkani, bet jau laka bija nokritus, krāsa bija pabelējusi, un viss tas pasākums izskatījās nesmuki. Un mēs noņēmām pilnībā supports, tā tad bija jāpumpē arī bremžu sistēma pa jaunam. Pie reizes arī nomainījām bremžu klučus uzreiz. Uz tiem, kas bija ieteicams ar to supportu ražotāju, uzlikām arī tās pašas Brembo klučus, nokrāsojām riktīgi smuku viņam tos supports, tur
tā spīdēja, arī tā krāsa, mēs nokrāsojam viņu nevis tik tumšu, bet tādu asiņainu, sarkanu, un viņi riktīgi izceļās. Man Mersim arī tādā krāsā suportiem, un vispār mīļākā sarkanā suporta krāsa. Tika uzlīmēta arī Brembo uzlīme, kā bija oriģināli, tā kā lai neatšķirās no oriģinālā. Suporti mums ir nokrāsot, ja jūs pievērsīsiet uzmanību, tā uzlīme nav uzlīmēta pa virs suportiem. Kā mēs darījām, no sākuma mēs uzpūtām krāsu. Tur grunts, protams, iet krāsa. Jūs jau redzēsiet kadrs to, ka viņi bija bez uzlīmes. Pēc tam uz krāsas tiek uzlīmēta uzlīme, un tad pa virs krāsai un uzlīmei tiek pūsta laka. Mums tas dod to, ka tā uzlīme ir aizsargāta, viņi nenokritīs un viņi nevar nokasīt. Un viņi tur turēsies, nekādi blakus efekti, kā tur mitrums un tā viņai netraucēs. Un viņi vairākus gadus izskatīsies ļoti labi. Ļoti forši sanāca. Piemeklēja arī foršu uzlīmi, ja jūs ieskatīsieties. Redziet, tur ir tas BRE, tā kā svītriņi, tā kā krūtajām bremzēm. Es zinu, ka sapratīs cilvēki. Tā kā uzlīmi riktīgi stilīgi. Arī labi izstās, īstie izmēri. Un te tā ir tā patās. Tieši tāpatās bišķi mazāk. Viņam jau oriģināli nāca tās uzlīmes, tāpēc arī bija diezgan svarīgi uzlīmēt viņas apakaļ, jo tad, kad viss ir svaigs, tā kā tagad izskatās ļoti labi. Un tad tas viss bija nolakos, lai to uzlīmi nevar tā kā nenokasīt neko, tad viss tur kā ir, kā smuki ir sataisīts, tā tur arī vairākas gadus turēsies. Piemēram, kā atšķirās suportu noņemšanu un krāsošanu kamerā no tā, kad nokrāso uz mašīnas, to, kad kamerā tas viss turēsies. Ja piemēram uz mašīnas nokrāso, tas var turēties kaut kādus 2-3 gadus, ja nokrāso kamerā, tad tas ir kaut kādi 7-8 gadi. Es zinu, ka mums ir klienti, kam jau turās tie suporti tādi, kādi viņiem vajadzētu būt smukiem. Pēc tam jau, kad mēs nokrāsojam tos suportus, mēs ķērāmies klāt virsbūves krāsošanai, jo pirms tam bija tiešām paviršs ļoti nokrāsots, bija gandrīz viss nesmuks, jau krīt vairākās vietās tur laka un krāsa nost, un vajadzēja uztaisīt tā, kā vajag, plus tas krāsojums, kas bija uz to Mitsubishi, viņš galīgi nebija tāds, kāda ir oriģinālā krāsa. Un blakus tam, kad viss tās detaļas vajadzēja nokrāsot, bija tāda lieta, ka tā Mitsubishi priekša bija visdrīzāk klapēta un vajadzēja detaļas uzlikt precīzāk, jo pieņemsim priekšējais pāri bumpers un kapots no viņa stāvēja uz auto vienkārši briesmīgi. Visur bija dažādi izmēri šķirbs, viss stāvēja pavirši kaut kā uzlikts un tur bumpers jau pats krit nost, viņš jau bija iesists vietām. Vajadzēja jau krāsošanas brīdī to pašu bumperu atremontēt un tad jau viņu krāsot un tos pašus spārns ar kapotu. Vajadzēja visu uzlikt precīzāk, jo spraugs starp detaļām atšķirās nenormāli un tas viss skats uzreiz tāds bija nekvalitatīvāks. Tāpēc krāsošanas laikā mēs arī visu uzlikām kā vajag, arī tika veikta dziļā tīrīšana. Tas ir piemēram to, ka mēs nevis vienkārši visu noņemam un nokrāsam un uzliekam apakaļ, bet to, ka mēs kaut ko noņemam, mēs tur zem tās detaļas arī, kur parasts klients pats nevar tik klāt, mēs iztīrījām. Pieņemsim, mēs tās detaļas, kad noņemam, mēs tur visu kārtīgi iztīram, pēc tam jau pēc, kad mēs auto esam nokrāsojuši, mēs tad arī veicam arī iekšā pretrūs apstrādi, lai viss tur pēc iespējas tā ilgāk, smukāk turās. Atrestaurējam arī visas plasmas detaļas, kas bija uz auto. Piemēram, tur priekšējā resta bija plasmasīga, aizmugurējais difūzers uz bumpera arī bija plasmas, un tur jau bija visu kaut kāda eksploatācijas defekti. Tur, piemēram, akmeņi priekšā salidojuši un tādas lietas. Jūs saprotat. Tās pierēzes arī mēs visas atrestaurējām, nokrāsojām. Lai nav tā, ka tas auto kaut kādā vietā nav svaigs. Tāpēc vajadzēja uzreiz visu smuku sataisīt, spoguļiem arī tur jau viss kaut kas krit nost, tos mēs atrestaurējām. Un tad jau kopā ar to plasmas jumtu, svaigiem spoguļiem, svaigiem bumperiem, tur jau tas viss skats izstījās daudz labāk. Paralēli tam, kad mēs jau tagad atjaunojam smuko krāsu, atjaunojam smukos plasmas, uz auto vēl palika lukturi un vēl diski. Lukturs priekšējos un vienu aizmugurējo mēs nomainījām uz jauniem, jo viņi jau bija palietot ar kaut kādiem defektiem, un tad, kad jau viss tur izskatās super mega svaigi un tā kā jauns, tad arī ļoti labs lēmums bija tos lukturs nomainīt, jo tagad uz virsbūvi jau skatoties gandrīz nav kur piesieties. Mums vēl palika pāri diski. Diskus mēs, protams, kā atmazgājām no visiem bremžu putekļiem, kā jau dītēlē, tur super viss satīrījām, un tad mēs viņus nopulējām, un vēl mēs viņus apstrādājām. Diskus mēs nepārkrāsojām, jo nebija vajadzības. Diski bija ļoti labā stāvoklī pēc tam, kad mēs uztaisījām visus savus procesus, un auto jau izskatījās pēc cita autiņa. Viņš vienkārši jau bija tāds
bišķīt saņurcīts, nolietots, kaut kur ne tā kā vajag. Es to visu procesu neredzu, es viņā tik daudz nepiedalījos, jo es krāsošanas darbos maz piedalos, gandrīz vispār nepiedalos, es vairāk nodarbojos ar detailingu, bet es tur visu to kontrolēju, runāju ar klientu. Un ik pa laikam tur ieejot un skatoties, kā tā visa bilde liekas kopā, vienkārši neticās, ka tas ir tas pats auto, jo pēc katra tā mazā procesiņa, kas tiek veikts, viņš izskatās jau daudz svaigāks, tāds sulīgāks. Un tāpēc man ļoti patīk šādi lielie projekti, jo ļoti forši ir redzēt, ka pēc tā lielā darba apjoma tā bilde liekas kopā un tā bilde izskatās daudz labāk nekā bija iepriekš. Pēc tam jau, kad mēs vācām kopā auto, kā es minēju iepriekš, mēs veicām to antikoroziju, pieņemsim, mēs arī ieļaujam pilnīgi visus svītņotos savienojumus, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs, jo pirmkārt auto nav jauns, otrkārt viņš brauks pa Latviju, treškārt pēc vairākiem gadiem, ja tur nedod Dievs arī kaut kas notiks, to viss būs daudz vieglāk atskrūvēt, jo nav tā, ka tu pa sauso ieblies tur iekšā skrūvu ar spēku, un tad viņi pēc vairākiem gadiem tur sarūsēji nevar atskrūvēt, bet ir tā, ka, ja tur viss ir forši sasmērēts, arī pēc tam būs diezgan vienkārši visu arī atskrūvēt. Nu, visdrīzāk, ka mums, ja kaut kas būs, tad mums pašiem arī būs jāskrūvē. Tā kā par virsbūvi vēl runājot. Pēc tam, kad jau mēs bijām visi salikuši vietā, viss bija nokrāsots un jau bija tāds pamat bildes saliktam auto, mēs veicām pulēšanas korekciju. Tas ir vajadzīgs, lai no laba krāsojuma būtu perfekts krāsojums. Nevienmēr sanāk, ka viss nopūs uzreiz perfekti, paliek vietām kaut kādu puteklīšu, un tad ar pulēšanas korekciju to visu var savākt tā, lai tas krāsojums jau ir perfekts pilnībā. Pēc pulēšanas korekcijas mēs vēl apstrādājām virsbūvi ar cieto vasku. Kāpēc mēs neapstrādājām ar keramiku? Jo svaigi uzkrāsot laku, viņas laika iztvaiko, un tad tā keramika tur nemaz īsti neturās, un tas process ir diezgan paviršs, jo laka iztvaiko, keramika iztvaikojas kopā laku, un nekas tur tā neturās. Tad cieto vasku, viņš tur 3 mēnešus točka strādās, tad pēc gada jau var, piemēram, uzlikt to keramiku. Par salonu runājot, ko mēs izdarījām salonā? Salons vispār jau pilnībā ir pārtaisīts, kā man teica klients, tas ir custom salons. Tur 90% detaļas bija apšūts ar alkantāru, tur alkantāru griezts, sēdekļi, durvis, apšīfks, tur gandrīz viss bija alkantārā. Bet bija nolietojusies stūre, jau izberzusies, ātrumkloģis bija izberzies jau un rokstāvs bremzes. Un tās mēs izlēmām pāršūt, mēs viņam nedaudz izmainījām dizainu ar to, kad ievilkām tās zilās šūmvietas vairākās vietās un uztaisījām, piemēram, uz ātrumkloģi. Ne tikai apakšā bija tās šūmvietas, kuras nevar redzēt, bet arī augšā. Un tad tas viss, tā ir tāda maz lietiņa, bet tas viss kopumā izstās daudz uzreiz sportiskāk. Pēc tam, kad mums jau bija svaigi ādas apdari uzlikt uz tājām nolietotajām detaļām, tad atlika uztaisīt salonam tikai ķīmisko. Vispār sākumā viņš atbrauc diezgan tīrs, bet ar virsbūves darbiem tur, protams, ka vajadzēja kaut ko patīrīt, jo putekļi lido, jūs paši saprotat. Tad mēs uztaisījām padziļināto ķīmisko salonam, kad jau mēs visi bijām iztīrījuši tur, lai viss ir perfekti. Es sāku taisīt nano apstrādi tam alkantāru salonam. Vispār tas ir tāds process, ko man sanāk diezgan reti darīt, jo pirmkārt viņš ir dārgāks, otrkārt viņš ir daudz sarežģītāks un nesanāk to tik bieži darīt, bet uz alkantāras sēdekļiem tas efekts ir vienkārši ļoti īpašs. Es pats personīgi taisīju to nano visu apstrādi, pēc tam plaušu bišķi sāpēju, jo sēlpojos tās ķīmijas. Un kāpēc tā nano apstrāde ir vajadzīga? Pieņemsim, ja jūs tagad uz tās krūtā pāršūtā alkantāra salonu kaut ko izliesiet, tas ūdens viņš nesūksies iekšā, viņš būs pa virs tam audumam. Un sanāk, kad varbūt kāds ir redzējis video, ka tur čai lej tā kā uz audumu virsū ūdeni, pieņemsim, un viņš tur tek lejā. Tas ir par to procesu es runāju. Es ļoti atvainojos, kad varbūt nav tik daudz materiāla no tā salona. Ar šo Mitsubishi es nevarēju līdz galam saprast, vai visu filmēt vai nefilmēt, jo man pašam bija daudz darbu, un es nevarēju visu laiku skraidīt uz blakus boksu filmēt, kā tur čaļi slīpē, jo man pašam šeit vajadzēja nodarboties ar detailingu. Un tad, kad es jau uz beigām pieņemsim to salonu tīrīju, tās bija, man liekas, 3 dienas pirms mēs sarunājām atdot mašīnu, un es biju sastresojies, man vajadzēja paspēt tā kā uz termiņu un vajadzēja pēc iespējas kvalitatīvāk visu ātrāk izdarīt. Es tā kā uzliku prioritātē savu darbu, nevis parādīt jums to kā satura veidotājs, es par to atvainojos, bet cerams, ka kaut kas beigās te sanāks.
Un, karoči, uztaisīja to nano apstrādi visam tam salonam. Un, pieņemsim, ja nerunā par audumiem, bet runājot par ādu, tad es visu laiku teicu saviem klientiem to, ka, ja jums ir, pieņemsim, melns ādas salons, kad nav jēgas viņu apstrādāt ar to keramiku. Baltie saloni, pieņemsim, var nosmērēties no džinsēm, un tas var tā kā sabojāt to krāsu, viņi var lēnām krāsoties. Un ar melno salonu tādas problēmas attiecīgi nav. Tāpēc es domāju, ka nav jēgas uz melnu salonu likt to keramiku. Bet tad, kad šitajam Mitsubishi es uz to melno ādu iesmērēju to keramiku, tas skats bija pilnīgi savādāks. Tas salons likās to, ka viņš viss bija tikko pāršūts. Tāpēc, ka tas audums alkantāra bija pilnīgi perfekti, un tā āda viņa palika pa tādu rīktīgi tonu tumšāku. Tā kā to nevar salīdzināt ar kondicionieru apstrādāšanu, jo viņš patumšina, bet ne uz pusi. Jo tā melnā āda viņa palika daudz tā tumšāk un svaigāk, un likās, ka toču viņa arī tikko ir vienkārši uzlikt. Un tā, ka es to visu darīju, tā kā es to procesu nedaru tik bieži, es biju ļoti patīkami izbrīnīts, un tā kā vēl es sapulēju viņam tos visus melnos plasmasas, kas bija salonā Mitsubishi, un likās, ka salīdzinot ar to, cik daudz darba apjomu mēs izdarījām uz virsbūvu, ka tam salonam vajadzēja likties, it kā nekas tāds. Bet, kad bija izdītēlos salons, sapulēja plasmas, viss apstrādāts, ko var ar tiem nano pārklājumiem, tas salons arī viņš tāds izstaroja, tā kā, ka tur ir pielikt roku, un arī tajā pašā brīdī, kad es izkāpu no tā salona, es skatos uz to virsbūvu, un viņi tādi tumši, zīles, riktīgi spīd un visa svaiga, tikko pārkrāsot apstrādāta vasku. Un tad es vienkārši domāju, cik krūti tas viss ir, kad tas viss darba process jau likās kopā, es jau tur līdz naktī to salonu taisīju. Es vienkārši skatījos un priecājos, cik ļoti tā mašīna bija izmainījusies, jo tas darba process viņš nebija ātrs. Mēs nevarējām, kā es minēju pašā video sākumā, mēs nebijām rēķinājušies ar tādu darba apjomu tajā momentā. Mēs domājam, ka tas būs detailings, nevis pilnīgi auto pārkrāsošana, tāpēc mums tas darbs arī ilgāk nekā tam vajadzēja būt. Mēs to, man liekas, izdarījām 2 vai 3 mēnešos, bet mēs arī nesteidzāmies, jo mēs arī nerēķinājāmies tajā momentā to darbu apjomu, tāpēc sanāca tā nedaudz ilgāk nekā vajadzētu. Bija jau smuks salons, bija nenormāli smuka virsbūve, arī motora telpu mēs iztīrījām, tur bija tikko tie smuki pārkrāsotie metāli iekšā. Tur bija visus tos plasmas mēs iztīrījām, tur bija arī kaut kāds sarkans trūbs, tas viss tika apstrādāts un tas viss sportiskais arī motortelpā sāka līst ārā. Visi tie melnie plasmas arī bija tumšāki un patīkamāki. Un vienkārši tad jau, kad ir smuka, pilnīgi perfekta virsbūve, smuks, pilnīgi perfekts salons un vēl smuks, perfekta motortelpa, tad, kad viņi man stāvēja šeit, es vienkārši attaisu to, viņi stāv var attaisīt motora telpu, to apēju apkārt, viņi tur nenormāli smuki izstās. Motora telpu, tur viss spīd un laistās, salons ir pilnīgi tīrs. Un tad tu skaties uz to evolūciju, un viņi liekas tā kā no video spēles. Man bija tāda riktīgi no viņa sajūta, ka viņi daudz varbūt zina, ka viņi daudzās video spēlēs, es esmu pats braucis ar viņu video spēlēs. Bet tā, ka tu reālajā dzīvē redz mašīnu un zini, viņa mašīnas vienmēr ir tur netīras, kaut ko saskrāpētas vai tādas lietas, bet viņi bija vienkārši perfekti no visām malām. Un bija ļoti tāda interesanta sajūta, uz viņu skatoties tā kā nereālajā dzīvē, kad reāli tā kā video spēlē, ka viņas visu laiku labi izskatās. Un tāda sajūta bija, ka te viņi stāvēja. Man tajās pēdējās 2 dienas, tā kā es vēl mēģināju pēc iespējas vairāk jums nofilmēt finišu, jo darba procesa vidus tā kā trūka, tāpēc es uzsvēru lielāk uz to finišu, un tā kā es staigāju viņai apkārt, likās vienkārši, tās sajūtas bija tādas patīkams, jo man likās, ka beidzot esam izdarījuši, un arī skatos uz to rezultātu, un tas rezultāts vispār liekas kosmisks. Visu mašīnu spīd, motortelpa spīd, viss ir vienkārši pilnīgi perfekti. Tā, draugi, es gribu atvainoties par to, ka es nebiju pietiekami daudz nofilmējis darba procesā visu, jo tiešām nebija tāda iespēja nemaz. Zinu, ka kaut kas trūka un īstenībā varbūt arī es aizmirsu par kaut ko pastāstīt, un mēs tur vēl vairāk kaut ko izdarījām, bet ne par to ir stāsts. Kopumā es jums vienkārši mēģināšu šo video parādīt to, ka nav tā, ka mēs te nodarbojamies tikai detailingu. Man ir tētis, kas strādā kopā ar maniem, es strādāju kopā ar tēti, mēs strādājam kā komanda. Un mans tētis jau vairāk kā 20 gadus nodarbojās ar virsbūvi.
Un tā kā, ja jums gribās kaut ko kādreiz te nokrāsot, vai arī kā Mitsubishi uztaisīt kaut kādu nopietnāku projektu, mēs to varam izdarīt. Mēs to varam izdarīt, ja mēs varam uz kaut ko vienoties, un man pašam vienmēr ir šausmīgs gods to, ka tik lieli un forši projekti notiek pie mums Dītā Custom Studio, un man tas vienmēr tikai silda sirdi. Paldies, draugi, ka noskatījāties šo video. Tiešām bija liels patīkams projekts. Mēs ar visu komandu ļoti cīnījāmies, tā kā uzspiediet laiku šim video. Es domāju, ka mēs esam pelnījuši. Uzrakstiet komentārā, ko es domāju par šito Mitsubishi. Ar jums bija Rob Studio un tiekamies nākamajos video. Čau!